tad sākās Covid. Jā, un tad arī dzīve tā ideja, godīgi skatoties, viss tā strateģiski, tu jau par mārketingu zini. Tas, ka es sapratu, ka es sāku būvēt savu zīmolu, savu brendu, tev ir jāiet uz lielākiem mēdījiem. Tāds man bija tas uzstādījums. Tātad radio, televīzija un prints. Te bija man 3 tie vaļi, kur es sapratu, ja es gribu būt tas viedokļa līderis šajā veselīgā dzīvesveidā, man ir jāaptur visi šie mēdīji. Un tā es arī satikos ar televīziju, noprezentēju savu ideju. Tur arī ir ļoti kolosāla komanda. Tajā brīdī nebija nekas par veselīgu dzīvesveidu. Viņi arī kopā ar viņiem izstrādājām konceptu. Tā arī tas aizgāja. Un 2 sezonas bija kusties baudi, un izrāviens tagad ir turpinājums, bet mazliet savādāk klausoties no tā, ko cilvēki saka. Jo, ja iepriekšējās 2 sezonas bija cilvēki pa vienam, nāca, un katra epizode bija viņam vienam, tad tagad viņi bija pa pāriem un vispār kopā kā grupā. Un tas ir arī ļoti, ļoti labs tāds case studijs, jo tie visi man ir case studiji, kurus principā es izmantoju no tā, ko es strādāju profesionāli ikdienā, es izmantoju ar viņiem, un pēc tam otrādāk. To, ko es ar viņiem testēju, tad es pēc tam izmantoju arī cilvēkiem ikdienā. Jo tas komūnas un tas kopienas faktors spēlē tik milzīgu lomu.